izņemts vispār ārā. Nu, jā. Jā. Bet tā parasti saka, mēs izpētam savu vecāku grēkus, un tāpēc tāds sakāmais ir. Ja jums kāds saka, ka jūs izpērkat, nē, nu mums ir, kā var pateikt, mums ir dzīves uzdevumi jāatstrādā. Ja jūs zināt, cik daudz uz mums ir, kāda uz mums ir atbildība uzlikt, jūs pat iedomāties, bet mums ir vesela dzīve, lai mēs tam iziet cauri. Mums ir jāatstrādā un jāiemācās tas, ko mēs paši esam sadzīvojuši, kaut kāds sastrādājuši. Nu jau šī dzīvē skatīties arī tādu pārpratumu, ka, teiksim, es esmu izrādās kādam nodarījusi pāri, bet es to neapzinos. Jā. Tad ir labas situācijas, arī mums kādreiz ir bijis, ja, kad tomēr pārunā un tad atklājās un tad tā var izlīdzināties. Ja, jo sanāk tā, kad es pēc tam brīnos, ko tad es tev būtu nodarījis. Es pats nemaz to neapzinos. Tu varbūt ej pēc tam un draugi, ja. Bet labi, kad pārunā, atklājās un kad es nemaz tā neesmu domājis. Bet vienmēr to var izrunāt. Tieši tā. Nav pat situācijas, ka tu varētu Es par to mīļā domāju, ka var gadīties, kad es neapzinātu, es neesmu gribējis, ka cilvēkam varbūt tā ir asana. Tā ir par to, es to teicu par tiem grēkiem, ja, ka ja mēs apzināmies, ka mēs grēkojam, bet mēs jau ļoti daudz neapzināmies. Grēku piedošana, tas ir folklora. Nē, tā ir jūsu emocionālā. Nē, nu jā, jūsu radītājs, tad ir, tu runāji par tiešo. Tu jau Jūs šādā veidā darbojaties ar savu emocionālo ķermeni. Jūs, jums ir fiziskā formā emocijas. Un ja jums šīs emocijas, tas ir viens no veselības pamatiem, ja jums šīs emocijas nospiež un jums ir jādod uz āru, tad viens, tā kā tostā labā, aiziet uz mēžu, aptinās ap koku un visu dienu šņāc, viens aiziet uz baznīcu un izraud, viens aiziet pie draudzenes un izdara 150 gramu šampaniet un visu to izliek ārā. Tā ir vieta, ir pilnīgi katram individuāli. Ja? Tas ir vienkārši jūsu emociju izlikšana. Un ko es vēl gribu teikt? Lūkšana baznīcā. Pēc idejas ir tāpat meditācija. Es nerādu tev pirkstu, bet es vienkārši te uztveru kā eksperts, ka es jūs uztveru kā eksperts kaut kādā jomā, ja, jo es teicu 15 gadu gāju un es nesasniedzu ne tuvu rezultātu un es nevaru būt tajā, ja, bet es meklēju citus ceļus. Tātad, es jums tagad pastāstīšu tādu lielu noslēpumu īstenībā, par kur es samaksāju ļoti lielu naudu, lai es tev zinātu. Sakiet lūdzu, kā jūs domājat, kurā vietā ir enerģija? Ja iet runa par sarunu, runāšanu. Vai tagad, kad es runāju, es nododu enerģiju? Ir viens nosacījums. Ja es runāju un saku jums, ieliekot emocijas un jūtas. Ja es runāju vienkārši, es eju un vienkārši kaut ko runāju vai domāju, manās domās un manā valodā, ja tam nav klāt emociju un jūtu, enerģijas nav. Te ir atbilde par to, kas notiek baznīcā. Ja es eju vienkārši tāpēc, kad, es eju, man ir jāiet, un ja es tajā grēksūdzē vienkārši automātiski turpinu visiem līdzi, kā māku, un manī neieslēdzās emocijas un jūtas, tātad man enerģija visumam netiek raidīts. Tas ir pa tukšo. Es atsēdēju, samaksāju 10 to kaut kādu daļu, ja. Varbūt, ka man mācītājs kaut ko vērtīgi pateica, varbūt es pat to sadzirdēju, man kādreiz, kas gāja, man likās, ka katru reizi priekš manīm ir, tā man bija tāda sajūta, ja. Kaut ko es sapratu, kaut ko nesapratu, bet tā bija. Tāpēc, lūdzu, ja, īstenībā es visas šīs sfēras diezgan dziļi studējusi. Ja jūs gribat
lai jūs visums uzklaus. Arī runāsim, kā to būtu pareizi darīt un tā tālāk. Tas ir nākamās dienas te. Lūdzu, emocijas un jūtas. Vēlaties kaut ko ļoti ar emocijām un jūtām. Raidiet šo te informāciju visumā. Tikai tad būs enerģija. Kā jums liekas, kā visums mūs sadzird? Pēc vārdu uzvārdu, pēc šīs te auras, ir kaut kāda sapratne, kā visums mūs lasa, kā viņš mūs skanē, kā viņš mūs uztver, vai viņš vispār mūs uztver, varbūt nemaz neuztver. Dai, ko tu domā par to tēmu? Tu domā, ka visums pēc tavām domām, tad to, kas ir tajā šī te ķermenītē, kur ir mūsu domas, mentālais ķermenis, emocionālais. Varbūt vēl kāds kaut ko domā? Nē, dievišķais spēks ir tas, ka viņš lasa jau arī manas domas, ja? Tas ir dievišķais spēks. Domas, kurās ir enerģija. Tieši tā, jo viņš man nolasa, ja? Jā. Manas domas, Dievs Jā. to var nolasīt. Jā, bet iesim tagad tālāk. Jebkura raidītā enerģija izdala vibrācijas. Un tad vibrācijas ir tās, ko mūs visums sadzird. Visums mūs nesadzird pēc vārdu uzvārda, visums mūs nesadzird pēc mūsu āroda, pēc mūsu materiālās labklājības, visums mūs sadzird, ko mēs visā tajā, kas mums ir, raidam ar savu enerģiju. Un tad tas ir tas, kas ir līdzīgs pievēlk līdzīgo. Kādas vibrācijas es visumam raidu, tādas situācijas es saņemu, tādu nākotni es sapelnīšu. Redziet, cik tas ir smalki, kā mums ar sevi ir jāsastrādā. Un ja mēs iekšēji rājam sevi par kaut ko mēs neesam spējuši izdarīt, ar dusmām, tu šitādi tādu atkal nevarēji, tur zini, laikā aiziet un pilnīgi, ja nevar savākties dienu sākt, un tur ir kārtīgs emocijas, un tur ir kārtīgs jūtas. Ja? Un tas viss ir augšā. Un saprotiet, kā notiek. Tur ir tie savi likumi. Neatkarīgi no tā, vai mēs viņus zinām, vai mēs viņus nezinām, likumi, nezināšana, neatbrīvo no atbildības. Tur viss strādā pēc sava pulksteņa. Un tad, ja es šādas te vibrācijas raidu, visums lasa pēc vibrācijām. Aha, dikti dusmīga, dikti sevi nemīloša. Ja es raidu, tad viņai ir jārāda tādas situācijas, jāsūta ar tādas situācijas, kura šīs te vibrācijas pastiprina. Un tad mēs brīnamies, kāpēc mums apkārt dusmīgi cilvēki nāk un kāpēc man tādas situācijas, kāpēc, ka tie esam paši mēs. Ļoti ilgi zināju frāzi un nevarēju izprast to dziļāko būtību, tāpēc, ka es par tām vibrācijām nezināju. Kad saka tā, ka jūsu ārējā pasaule, kas jums ir apkārt katram, mājas, darbs, līdzcilvēki, principā tās emocionālās saskarsmes, ir tieši tāda ārējā pasaule, kāda esat jūs iekšējā pasaulē. Ja jums ārējā pasaulē valda haoss, valda situācija nekārtība, valda vēl kaut kādas citas nepatīkamas, nepareizas lietas, tad tas esat jūs iekšā. Jo jūs tādas vibrācijas izdarāt. Un vēl par to ceļojumu bišķīt rītdienai būs mazāk. Mēs ar savām laicīgām acīm šī dimensijā redzam, ko Zemi, planētas ap Zemi, un tas ir mūsu visums. Un cik mēs zinām, kas ir mūsu visums? Šādas pat sistēmas. Vispārīgi radītais ir saradījis vesels 14. Ja? Un katrā šajā te sistēmā kaut kādā savādākā
dzīvo kaut kādas citādākas radības. Tas ir tie saucamie citplanētieši, kas te kā atlidoja, ko kāds var ieraudzīt vai vēl kaut kas, ja? Un visi šeit mēs uz zemes, kas šajā brīdī Zemi apdzīvojam, esam nolasījušies pēc kritērijiem ar paaugstinātu ego. Visiem šeit esošiem, pilnīgi visiem, no garīgiem skolotājiem, no mācītājiem, no valstu prezidentiem, no apkopējām, no juristiem. Visi, kas mēs šeit uz zemes esam, iepriekšējās dzīvēs, ir izdzīvojuši paaugstinātu ego vibrāciju. Protams, mēs katrs savu dzīvi varam uzskatīt par ēli vai par paradīzi, un tā kā mēs sevi uzskatīsim, kur mēs dzīvojam, tā mēs arī jutīsimies. Par to nav stāsts. Bet Zeme šajā sistēmā atrodas kaut kur pa vidu. Bībelē ir rakstīts, ka ir elle un ir paradīze. Te ir arī izskaidrojums tam. Pa vidu, tātad mēs neesam ne tur, ne tur. Ja? Un ja mēs maksimāli labi izdzīvosim šo dzīvi, tad varbūt mēs tiksim bišķīt kaut kur augstāk, kur ir pavisam citas sajūtas, pavisam citas sapratne, kur lietas materializējās uz šitā, jā, tur ir pavisam cits apziņas līmenis, un tur nenozīmē, ka tur cilvēki ar 2 rokām, 2 kājām, bet kaut kāds cits būtnes dzīvo. Nu, un savukārt zemākajās sistēmās zem zemes, tur iet smagi. Ja? Tas arī ir viens no tā, kāpēc mums vajadzētu savu dzīvi maksimāli tīri nodzīvot attiecībā pret visu. Bet mums vēl ir ļoti, ļoti daudz. Radītājs ir tā saradījis, tā pacenties. Un vēl, ja kādam atkal, ja iet runa par šo te kauzālo ķermeni, par šīm te cēloņiem un šīm te sekām, daba, kas mums ir apkārt, visu pasaka priekšā. Ja dabā nekad nav tā, ka zieds no saknes uzreiz parādās. Tur taču notiek process kaut kāds un tikai tad viņš uzzied. Ja? Dabā nav tā, ka piedzimst mazs putnēns un viņš jau lido no ligzdas ārā. Viņam atkal ir jāaiziet process kaut kāds. Visur dabā ir likumsakarības. Pēc pavasara nāk vasara, nekad nebūs, ka pēc pavasara būs ziema. Nekad. Tāpēc arī mūsu dzīvēs viss notiek likumsakarīgi. Bet, ziniet, labā vēsts ir tā, ka mēs vēl iesim te par tiem pārējiem ķermeņiem uz priekšu. Labā vēsts ir tā, ka mēs varam visu izmainīt. Ka, lai arī Zeme atrodas tikai viducītī šajā sistēmā, netais labākās un netais sliktākās, bet dzīvojot šeit uz Zemes, mēs varam savu situāciju ļoti krasi mainīt. To es zinu pēc sevīm. Mums tikai ļoti, ļoti jāgrib dzīvot labāk, dzīvot piepildīgāk, dzīvot laimīgāk. Īstenībā radītājs visus šeit uz zemes ir radījis, lai mēs būtu. Tas tikai tāpēc, ka mēs šeit esam, ka mēs esam šīs Dieva radības, ka mūsos jebkurā no mums, sākot no auga līdz dzīvniekiem un kur nu vēl saprātīgākām būtnēm cilvēkiem, ir šī dievišķā radīšanas enerģija. Viņa mūsos ir. Un to mēs visu izdarīsim. Mēs sajutīsim. Mēs ar savu dvēseli sarunāsimies. Dvēseles vibrācijas sajutīsim. Un tikai tāpēc, ka Dievs mūs ir kā dievišķas būtnes radījis, tas ir, krieviski ir pa umalčāņi. Jau ar to vien mēs varam būt gan pārtikuši, gan veseli, gan laimīgi. Un dzīvē ejot uz priekšu, reaģējot uz situācijām tīri pēc cilvēku prāta, nevis pēc visuma likumiem, jo mēs to visu neesam bijuši zinājuši, sapratuši un iemācījušies. Ticiet man, katram ir savs laiks un savu vietu. Katram ir, uz jebkuru jūsu jautājumu nāk pretī jums atbildes. Ja tikai jūs prātu atverat,
sirdi atverat un gribat sadzirdēt un saprast, ka jūs uzrunājat. Jo saprotiet, ja visums mūs lasa pēc vibrācijām, kuras mēs ar jūtām un emocijām pasniedzam, tad, radītājam nav priekš jums vairāk nekā kā jūsu divas pašu rokas. Tas gan. Bet caur jūsu rokām un jūsu rīcību nāk viss pārējais. Ja man ir ļoti gribi zināt kaut ko, es atveru internetu, es ieju bibliotekā, un man nāk vajadzīgs raksts, man nāk vajadzīgs kurs, man nāk vajadzīgā grāmata. Bet ir ļoti jāgrib sasniegt kaut ko vairāk, iemācīties kaut ko vairāk, jo visas šīs te mācības, kas man ir nākušas, atkal, es, piemēram, 3 gadus atpakaļ, ja man bioenerģētiķis, mans tagadējais skolotājs, man būtu nācis pretīm, šī te mācība, viņš jau ir Kanādā dzīvojuši, viņš jau nevar nākt. Es taču nemaz virsū nebūtu paskatījusies, jo man tas nav saprotams. Nāk tas pretīm, kas jums ir saprotams un ko jūs varat paņēmt. Teiksim tā, visums neieliks lielu kūgas gabalu. Ja jūs varat apēst mazu gabaliņu, apēdot lielo, jums aizrīsieties un slikti paliks. Viņš dod tik, cik katrs var paņēmt, ja? Un tāpēc arī tā mūsu sapratne, ja? Tas, kas man liekas pašsaprotam, citam varbūt ne tuvu tā nav. Bet katrs mēs esam tikai vienā eksemplārā, tikai vieni. Katrs mēs esam unikāli ar to vien, ka mēs esam šeit. Un uz jebkuru no mums ar pašu zemāko, līdz pašam augstākam, visums liek lielas cerības. Un jebkurš no mums šīm te skrūvītēm visumam ir ļoti svarīgs. Nekad nav bijis tā, ka mēs esam aizmirsti, ka mūs neviens nedzird. Ja vien mēs paši sev neuztaisam cietumu, tādu mēs arī varam uztaisīt. Mēs varam izolēt sevi no cilvēkiem, no sabiedrības, akumulēt nevajadzīgās domas, akumulēt nevajadzīgas jūtas. Mēs uztaisam paši sev cietumu un tajā dzīvojam. Bet tad nāk nākamais solis, tad mums parasti ir problēmas, veselības ļoti dzīves, un tad mēs esam spiesti no tā savu cietumu iet ārā. Labi, nākamais burtiskais ķermenis, ja? Tātad tur ir apziņa un intuīcija. Ko es vēl gribu teikt? Īstenībā meditējot, par meditācijām, mēs pārnāsim meditējot, šī te intuīcija ļoti paaugstinās. Tad ir tā, pēc kaut kāda laika, bet atkal tas ceļš katram ir savs. Ilgums katram ir savs. Ja? Tu vienkārši vari paņemt un iet, un tu zini, ka tu paspēsi uz transportu, iet veikalā un izrādās tieši to tu esi gribējis. Ja? Meklēt kaut kādu sev vajadzīgu lietu, un izrādās, ka tieši viņi tev ir vajadzīgi, bet tie jau nav Dieva brīnumi, ne tu tā, ne. Tā ir vienkārši jūsu attīstīta intuīcija, kura dabīgā ceļā, meditācija ceļā, pielietojot to kā praksi, ja, tad jums ir atraisīsies. Un atrodas viņi tieši šajā te burtiskajā ķermenī, ja. Un pēdējais ir tātad atmiskais ķermenis. Tātad tas ir mūsu, šajā te ķermenī ir mūsu gars. Šajā ķermenī mājo mūsu gars. Un gars ir tātad, kas ir gars? Gars ir absolūta daļa, vadītāja daļa, kurš tāpat kā dvēselība ir katrā no mums. Vai jūs esat kaut ko, vai jums ir kaut kāda sapratne par to, kur atrodas tad, tā dvēsele? Vai viņi vispār ir un kur viņi ir? Kādas domas ir? Dvēsele, jūs domājat, ka dvēsele atrodas ķermenī. Jūs kaut kā to sajūtat? Es nesajūtu viņu tā, bet es domāju, veselā ķermenī, vesels gars. To mēs pagāri runājām. Jā, viņš atrodas tātad mūsu atmiskajā ķermenī. Jā, bet viņš ir
Nu tā, kā visi šie te ķermeņi ir ap mums, tad viņš ir ap mums. Tieši tā. Varbūt vēl ir kāda... Tā var sajūta, ka saules pirmā. Tā manī, ka viņš ir iekšā manis. Vēseli, mēs pat vēseli runājam. Vēseli. Divas dažādas lietas. Jā. Vēseli, jūs sajūta tieši šeit. Mēs dzimstam un ir tāds Dievs radītājs iepūš mums to pirmā dvašu. Tā kā piedzimstot bērnam uzdoba pakaļ, un viņš sāk raudāt. Jo daudz manīt nesaprot, kur tad ir tas noslēgums, tā pirmā apa. Tā ir vdohnoviņi, iedvesma. No kas viņa iedveš. Tu esi Dieva radīts, tā ir Dieva iedvesma. Nu, vai vēl kāds, vai ir kādi viedokļi vēl bez tā, ko mēs dzirdējam? Nesat? Jūs domājat, ka sirdī? Jūs kaut kā sajūtat to? Šeit. Nu, es jums gribētu drusciņu. Es jums gribētu kaut kā bišķīt... Sirds ir tikai pums. Jā. Bet jūs par tām emocijām sapratāt, ka tās nedzīvo sirdī, ka tām emocijām ir atsevišķi šis te mūsu auras vieta, kur viņi atrodas mūsu aurā. Ja? Vēl ko es gribu teikt. Tad, kad cilvēki, varbūt kaut kad esat dzirdējuši, par to dvēseli pajautāt, es jums pateikšu, kā tur īstenībā ir. Kad, tici, un tev taps dots, klauvējiet, un jums atvērsts, jā. Nu, tas ir, es bišķīt zinu no Bībeles daudz ne, bet tā viņš ir. Varbūt vēl kāds ir dzirdējis kaut ko tam līdzīgi. Mēs staigājam ar šitādu gabaloju. Jā, mums ir tā aura. Un saka tā, ka tāda... Bet ja viņas ir bojātas... To mēs runāsim tālāk. Mums līdz tam ir jāiziet, lai mēs aptvērtu un apzinātos un saprastu, būt pa solītim, kā tas viss, cik tas ir smalki, kas mums ir un kā mums ar to tālāk darīt. Ja? Vai ir dzirdēts tā, ka saka, ka, nu, teiksim, ja garīgi jūs būsat, garīgi attīstīts, tad vispārējais, tas pats sakārtosies. Ja neesat to dzirdējuši. Neesat, bet vispār tā arī ir. Tad, ja cilvēks dara garīgs, tad lietas, neredzamās lietas. Ja? Viss garīgais ir neredzams. Tātad tajā brīdī, kad jūs darat tās neredzamās lietas, kad jūs meklējiet jautājumus un atbildi sevī to, ko jūs neredzat, ja? Tajā velkat ārā no sevis, ko jūs neredzat, tad nāk kaut kas, ja? Tas jau ir garīgs. Tad, kad jūs nodarbojaties ar garīgu attīstību, tad, kad jums nāk fantastiskas vibrācijas, šī te aura cilvēkiem ir 3 stāvu mājas lielumā, 10 stāvu mājas lielumā. Es esmu savām acīm redzējusi. Ir daži metri tādi, kur ir tā kā pēc kara Daudz stumjiem, bet ko tam ir otram? Viņa ir ēteri, viņa ir... Nu jā, bet mēs jau nezinām, Viņa, saprotiet, ziniet kā ir, bet jūs, piemēram, ejat un jūs ieraugat cilvēku, un viņš nepatīk. Nē, nu, citi jau ir, ka vispār sarunas arī jāveic, nedrīkst, zinām, viņi tāds paziņas, es tik apkāpjas. Jā, tāpēc jums nepatīk viņa vibrācijas, tās, kas ir aura, jums viņa nav tātad labvēlīgs viņa brīdī, ja? Bet nu kā es neapstūp? Nē, tas jau ir atkal cits jautājums, ko mēs varam tādā situācijā arī to izmācīt. Nē, ko mēs varam darīt? Citi cilvēki var tā, ko tad tūs ejiet, viņš tie patīk, jā? Par to... Viņš ir... Viņam tā viss liekas tiešām tāda aura, tāds oriols. Viņš tā plūst un viss tā latvīgi, smaidīgi, smaidzītiem pretīgi, garīgs tāds smaidīgi. Ja to bišķiņ pasīt tā mīlestība, kas ir, jā.
Bet redziet, mēs to mīlestību parasti meklējam, fizisko. Mēs gribam, lai mūs mīlētu, mēs gribam tikt, lai mūs mīlētu. Īstenībā pamats, ko mēs cilvēki visi meklējam, ir šo te mīlestību. Ja? Un mēs gribam, lai mūs mīlētu. Bet viss tas, kas mūsos ir iekšā, ir šī te lielā beznosacījuma mīlestība, kura mums ejot pa dzīvi ir tik dzīvi aizmirkli, ka mēs viņu vispār nesajūtam. Bet viņa mūsos ir. Un tad, ja garīgi cilvēks ar sevi strādā, tad tu šo iekšējo mīlestību tik ļoti sajūti, ka tev nav baili. Citam iedot pa daudz. Un seju un es ar to savu auru, diez vai, ir plusnieki un mīnusnieki, divi veidi cilvēki, kuriem mēs rīt vai parīt vai kaut kad nākamā reize runāsimies. Ja es esmu plusnieks un man nāk mīnusnieks, tad, protams, ka es viņu jutīšu kā sev nepatīkam, ja? Bet jā, mēs ar šīm te ēteriskām visām tonkie ķelānu. Bet ģimenē jau paša ģimenē jau arī var būt paša bērns un mīnus. Tas tur ir tā ir smaga tēma. Es var stundām un diennaktīm runāt par šo tēmu. Protams. Bet mēs pabeigsim par to dvēseli. Vai jūs tiešām gribat zināt, kur tad ir tā mūsu dvēseli? Lai jūs vismaz aiziet no šī semināra un jums vismaz tas būtu skaidrs, ka to man viss ir kārtībā. Tas, ka mēs viņu izjūtam sirds rajonā vai šajā rajonā, kur ir saules pinums, mēs to jūtam, tāpēc, ka tur atrodas attiecīgā čakra. Ja? Caur kuru mēs varam sajust dvēseles vibrāciju. Būs meditācija, kurā mēs to darīsim. Cits vairāk, cits mazāk sajūtīs, bet sajūtīs. Bet vispār ir tā. Man ir draudzene Amerikā, un mēs ar viņu sarunājamies pa Skype. Bet es par šo Skype, šo draudzeni dzirdu tik dzīvi, ir kā viņi man būtu tur, tai kompjūterā iekšā. Bet vai būs pareizi teikt, ka man draudzene dzīvo Skype'ā kompjūterā? Vai tomēr ir pareizi teikt, ka man draudzene dzīvo Amerikā? Kā ir? Amerikā. Bet sajūtu un sadzirdu un varbūt pat redzu, es taču viņu caur Skype. Tāpat ir mums dvēseli. Dvēseli ir radītāja dārzā. Vispār ir 7 plāni, ja, tajā visā, ko radītājs ir radījis, un viņi atrodas 5. plānā. Bet mēs Kas ir plāni, tā viņi saucās plāni. Ir 2., 3., to mēs visi vēlāk runāsim. Viņi atrod, tātad, ja visums mūsu, tas, ko mēs redzam ar savām laicīgām acīm savā dimensijā, tas ir mūsu visums, cilvēku visums. Tā tad ir viena no 14 sistēmām, ja? Tad visu to vieno 7 plānu, no kurām dvēseli dzīvo šajā 5. Viņam ir savu hierarhiju un savu kārtību. Tajā varbūt ne tik ļoti vērts iedziļināties, tas jau ir dziļākas studijas. Un dvēseli dzīvo tur. Bet ko tad mēs šeit sajūtam? Mēs taču sajūtam vibrācijas. Tā ir mūsu dvēsele, kuras vibrācijas katrs mēs, kad gribam, kad daram kaut ko, lai šīs vibrācijas sajūt. Un gars, tad saprotat, atrodas jau konkrēti mūsu aurā. Tie eņģeļi, dvēseles, viss ir 5. plāna. Gars ir aurā un dvēsele augšā. Gars ir aurā, ķermenī un dvēsele ir augšā. Un tās vibrācijas. Bet ja cilvēki cenšas tāpēc kokojās jau, tas neaizies. Kāpēc? Pēc nav. Gars ir tas, kas dzīvo mūsu aurā. Un gars ir... Jā. Esat redzējuši svētbildēs, kur, Jēzum un visiem, kur ir parādīts. Tā ir taisnība, kas tur ir parādīts.
ir forma, un tad ir tāds oreols. Tas ir tas, kas mums ir. Un saprotiet, to mēs atkal detalizēsim, runāsim tā Jurantijas jēdzienā. Viss tas, šita dvēsele ir mūžīga. Tā, kas dzīvo tur, viņa ir mūžīga. Bet Dievam, radītājam, kā jūs gribat tā sauciet, visumam ir vajadzīgas stipras dvēseles. Padobija Boga, tad radītājam līdzīgas. Un līdz ar to viņš rada šīm tad dvēselēm iespēju ceļot visumā laikos, bezgalīgi ceļot un bezgalīgi augt, lai dvēseli pa šiem te plāniem tālāk varētu virzīties, kā viņai vajag. Tad mēs dotā momentā nezinām, kur mūsu dvēseli ir, ja? Tur. Tur, bet kaut... Mēs varam vibrāt. Mēs zinām, kuri tad dotajā momentā ir radītājs. Nezinām. Mēs zinām, ka viņš ir, mēs varam radītāja vibrācijas sajust, ka mēs ļoti jūtam šī te beznosacījuma mīlestība, kas ir iekšā, tā ir šīs radītāja vibrācijas. Un tādas pašas vibrācijas savā fiziskā formā mēs sajūtam no savas dvēseles. Tā ir šī te garīgā pasaule, kur mums ir nezināma. Lai jums man drustiņi būtu vieglāk stādīties priekšā, tad, kad es nostājos pie spoguļa, jeb jūs, jeb kurš no jums, kas ir īsts spoguļattēls vai jūs pat? Pati, domā, ko tagad teiks, ja? Tātad īsta esi tu, Guna. Pareizi. Un spoguļa attēls ir tikai projekcija. Bet kas notiek, ja Guna aizies pie skapja un uzņems uzģērbu žaketi? Spoguļa attēls mainīsies, pareizi. Var liekt, var darīt visu kaut ko grib. Tātad tu aizies, nogriezīs matu, spoguļa attēls mainīsies. Tagad es jums varu pastāstīt, kā ir ar to dvēseli un kā ir ar tām fiziskām dzīvēm. Dvēseli ir izgājis kaut kādu pieredzi, un viņai tagad vajag jaunu pieredzi. Un tagad tu Guna un tā dvēseli. Īsts no jums divām ir dvēseli. Tu esi tikai projekcija šajā dzīvē. Kaut arī tev liekas, ka tu esi, viss. Jā, bet, tu esi viss augstākais un vissvarīgākais, ko Dievs šeit ir redzējis. Jā, mans uzdevums uzdevām tādu jautājumu, tā bija man šausmīgā situācijā. Dilemmā. Viņš man teica, mēs te esam atnākuši no nulles. Kāda ir jēga dzīvē, ja es zinu, ka es palikšu vecs, nomīšu? Kāpēc man jādzīvo šo dzīvi un jācieš, un kaut ko jāmācās? Kaut kas man 12, kaut kas man te jādara, man būs jāmācās skola, pēc tam vēl būs tāds darbs. Es to pats sev uzdevu, tagad Jā, es kaut kā neesmu tajā. Viņš teiks, man ir bail dzīvot, ja man jāmīt. Tieši tam. Mēs jau līdz ar kaut ko pamiršam nedomājām. Bet viņam acīs tādas šausmas, atbildi. Tagad tu viņam ņem un tā arī vienkārši atbildi. Nostāties spoguļu, uzdot jautājumu. Elementāri, saprot, kamēr ar fiziskām lietām piemērus neizvērt, arī mums... Kā to var izdarīt? Bet, cilvēks... paņem aiziet, kā elementāri aiziet pie spoguļu nostājies. Kas no jums ir īsts? Ir runa par to, ka mēs cilvēki laikam esam vienīgie visā visumā, visā pasaulē, kas apzinās to, ka mēs mirstam. Mēs atnākam, lai nomīstam, arī nomīstam, ja? Jo runājot visas dzīvās būtnes, kas ir apkārt, dzīvās, nedzīvās, neviens nezinu, mēs esam apeltīti vienkārši ar ļoti daudz, jā.
Bet, ziniet, kāpēc mirst arī, piemēram, bombs un bambīts, viņš tur dzīvo? to mēs nākamajā reizē mums būs unikāla un ideāla iespēja salikt. Nē, salikt visu pa prautiņiem. Mums ir ļoti būti. Saprotiet, nu ir tā jau, kā visi saka, ja, kad nākot uz zemes pēc idejas, nu, tā kā mūsu ceļš ir jau skaidrs. Saprotiet, dvēseliskā līmenī dvēseli ir jāiziet konkrēta pieredze. Lai šī dvēseli varētu šo te pieredzi iziet, tādu, kādu viņai vajadzīgi, konkrētā sistēmā, nu, ja es teicu, ka zeme ir vidū, tad ir vēl augšā un ir vēl apakšā. Konkrētā sistēmā, attiecīgi tai dvēseles vajadzībai, kāda ir jāiziet pieredze, ja, tiek radīta fiziskā forma, kas ir atkal visuma, beznosacījuma mīlestības, visuma vibrācija radīšana. Un tad tāda, piemēram, garīgais ķermenis, nu, fiziskais ķermenis nomirst, ja? Tad tā dvēsele paliek, bet dvēseli ir tur, kur viņi ir iegūst savu pieredzi. Viņi taču veido, nu, citu cilvēku, rāda citu cilvēku. Nerodās jauna dvēsele ar jaunu cilvēku. Nē, dvēsele, jūsu dvēsele ir mūžīga. Bet cik tā dvēsele tad ir? Daudz. Nu daudz, bet radītāji, cik ir? Jo mēs, kad nomirstam, ka ķermenis, mēs vairs neesam uz zemes. Fiziskā forma ir bet viņi tur paliek. Bet es jums pateikšu, ka jums ir līdz, es gribēju to rītā teikt, stāstīt, mēs rītā, nu, sarunāsim laiki, ja, jo man ceturtdienu es gribētu pārlikt kā pirmdienu. Kas mums iet līdz visumā? Saprotiet, visas mūsu domas, labās, sliktās, visa mūsu rīcība, labās, sliktā, visi mūsu grēki, apzinātie, neapzinātie, ja, kad es izdarīju un cilvēks uztvēra tā, un es pat negribēju, tad neapzinātie, ja. Viss tiek ierakstīts šajā te, nu, nosauksim pat cieto disku. Šajā te cietā diskā mūsu oreolā, mūsu aurā, nekas, tu neko nevar noslēpt no visuma. Tu vari noslēpt no vīra, ka tu esi salikus ragus. Tu vari noslēpt no bērniem, ka tu esi aizgājis labāko kleitu nopirkt, nekā tu varēji tajā brīdī. Tu vari noslēpt no darba devēja, kam tu pateici un samelot, ka šorīt nokavēji tāpēc, ka... Nu jā. Visu tu vari attaisnot sevi visiem, bet ne šajam te radītājam, jo viss ir šajā diskā sīk un smalki ielikts. Ja? Kompjūters cieto disku, ziniet, cik tur ir informācijas, lai viņš ir mazā diskiņā salicis. Cik tur ir daudz, tāpat tās mums. Un tad, ka mēs aizejam, saprotiet, nu, fiziskā forma nevar vienkārši izpūtēt. Ja liktenī lēms kaut kas, tad fiziskajā formā konkrētā brīdī pie konkrētas likumstarpības ir vienkārši jāaiziet. Bet tur vēl ir nianses, par kurām runās. Kā tas notiek, kāds var notikties. Šis te cietais disks, tas ir tas, kas aiziet dvēseles mājā. Nākamā dzīvē. Nu, tu kaut ko no visiem tiem uzdevumiem. Nu, kā es jums teicu, kad ir iespējas uzzināt, kas tad ir tā jūsu misija. Jā, lai nesistos tā kā tauriņš ar degošu svets un nu, nesaprast beigās visu dzīvi es nodzīvojis un tā arī nesapratu, nu, kas tad, kāpēc, jā, ko man vajadzēja te. Vēselē šis te viss cietais disks ir. Tagad nākamā dzīve, atkal, kas nosaka, kāda būs šī nākamā dzīve, arī to mēs runāsim. Vēsele rada jaunu fizisko formu un viss mūsu cietais disks ar visu to informāciju, kur es teikšu, ja, kurā ķermenī, kas glabājās, tiek uzmākts virsū, tā kā zirgam sakas. Bet tas ir radniecīgai, nu, var teikt, bērnam, ka piedzims ir pavisam svešam. Mēs jau nezinām. Mēs nezinām. Tas nav zināms. Ir situācijas, kad, piemēram, ja man aiziet bērns bojā, jā, tad tā pati dvēselīte kaut kādu iemeslu dēļ redz tai pašā ģimenē citu bērnu, bet ir tā pati dvēsele. Tas ir ļoti reta situācija.
Bet tā var pilnīgi sirdsapziņa. Dvēseli jau rada jaunu fizisko formu. Nē, protams, es tagad ļoti pētu savu suni. Es jums gribu pastāstīt, bet tas atkal tās ir atklāsmes, ka tu tā aptveri. Haidi, kā tas izrādās ir. Man ir suns, ļoti skaists mazs punduršpiciņš, bet šis suns ir tik negants. Viņš tik negant rei. Es eju pa ielu, un es nezinu, vai mazam bērnam viņš metīsies virsū, vai vecam cilvēkam, un man ir kauns par to suņu rīcību. Jo, es nesaprotu, kāpēc. Bet izrādās, suņu psihologs paskaidro, ka tādējādi tas suns ir tik bailīgs, tāpēc, ka viņš ir maziņš un iecīgs, ka viņš ar savu riešanu tā pasargā sevi. Bet viņi tīpaši to dara. Un tad saprotiet, ja jūs šajā dzīvē esat bijis varen braurī, es piemēram saku, varen, tā, tā, ja? Un jūs neesat neko iemācījies no tā, kas mums bija īsti jāiemācās. Es vienkārši atstrādājos un gājis pa dzīvi, ja? Tad dvēselē augšā ir jāiemācās vienalga tas. Un tiek radīts enerģija rezultātā šāds te mazs sunīts. Tik bailīgs. Ja? Un viņam ir jāiemācās tagad ar to sadzīvot. Pazemību, padevību. Tās ir vienas no smagākām mācību stundām. Pazemība, padevība. Jā, mēs dzīvnieki, kur redzam savu tagad tās ir visuma likums, mīļāk, kas tev pievier. Man parasti tie suņi kaut kā tiek iedoti. Es pat nekad neesmu pirkus, man vienkārši viņi atnāk. Vai lai skolai, vai kam es nezinu. Bet saprotiet, tagad, lai jūs saprast vēl būtiskāk, ja ar nenormāli lielu mikroskopu tiktu izsijāt mūsu fiziskā forma, tad es jums varu pateikt, ka mēs sastāvētu no atomiem, no molekulas un atomu, tā ir. Pēc tam ir enerģija. Viss mūsu mikroskopā ļoti smalki izskatoties ir molekulas un atomu, pēc tam ir enerģija. Tā ir fizika, vistiešāk, ka tagad par to cilvēku fiziku runā. Tas pats ir ar galdu. Arī galds ir radība. Tas nekas, ka nedzīva. Bet viņš atkal izskatoties lielā palielinājumā sastāv no molekulām un atomiem. Māja, kāpēc saka? Ticiet, lūdziet un jums tas dots. Ja visumā enerģētiski jūs ziniet, kā pareizi radīt vajadzīgo enerģiju, tad jūs dzīvē šī enerģija veidojas kā materiāli. Un jums ir lūdzu ņemiet. Daudziem ir dots, kas nemaz nelūdz, un viņi jau ir gatavi. Jā, viņi ir nopelnījuši to. Viņi ir iepriekšējos ceļojumos vai ļoti, ļoti kaut ko vēlējušies, un tādu tomēr nesaņēmuši. Vai iepriekšējos ceļojumos to ir nopelnījuši. Es tāpēc arī ticu reklamācijā, ka man Dievs tik daudz ir devis labāk, tik daudz. Par ko? Es arī neesam to pelnījis, man liekas. Tā nevajag teikt, ka nav pelnījis. Nē, viss ir Jūtos, es zinu, tās ir nepareizas emocijas un nepareizas jūtas. Arī tās jums jāiemācās novērtēt. Patās es tā sāku arī domāt, ka es papelnījis kaut kad. Es ilgi nevarēju to saprast. Es redzu, es to redzu. Fantastiski. Es domāju, Nē, to visu var attīstīt meditācijās. Man ir tagad jautājums, vai mēs pie tā, cik ir pulkstenis, vēl izsijājam, es jums tagad runāšu par meditācijām, vai mēs tagad to darām, vai mēs to darām nākamajā reizē. Kāds ļoti steidzās, kāds ir gatavs to klausīt, kādam tas ir svarīgi? Es īstenībā, tu zini, kur ir toalēt šeit?
tad es jums atļaušos. Bet es varu arī Bet tu cik tātad, es savu modeli, tu cik ļoti daudz bērnu tātad runā. Mēs savā jaunībā mēs tādas lietas domājam. Šveida. Tur? Jā, ar ko viņi darbojas vispār ikdienā? Tehnologi. Viņa ir ēdināšanas, pašam tiekļā skolā ēdināšanas lokā vadīta. Šveida. Tagad arī, ja? Jums vēl pajautāt par tiem starp eņģeļiem un eņģeļiem. Kā tas ir? No. Mēs ātri izbrauksim caur meditācijām, iedalījumiem, lai cilvēkiem ir skaidrs, kas ir vispār meditācijas, kādas viņas ir. Un tad drusciņai, ejot cauri visiem semināriem, Nē, es domāju, pusstundu maksimāli. Es domāju tā, jūs daudz ko stāsts tādi interesanti, vajadzīgi un tāds, bet kur es esmu to ieguvusi? Kā pārliecība? Es nejauši uzķēros, vai ne? Izlasīju. Nē, atcerieties, ko es teicu. Dievam ir tikai priekš jums jūsu divas rokas. Un jūs ar savām divām rokām gājāt, meklējāt un ieraudzījāt. Es nemeklēju, es attaisīju draugos apakšā visas. Tas ir, bet jūs attaisījāt un jūs izlasījāt. Tāpat tikšanās nenotiek. Tiem, kam vajag, tie ir šeit. Tāpēc es, piemēram, man ir... Bet man bail, ka tā ir tā smaga tēma, viņi it kā interesētu, ja, bet man tā daudz... Kas ar pāris dienām nesabāzīs galvā. Nē, bet protams, tāpēc es rakstu šo te audio versiju. Tāpēc es rakstu, ja? Pēc tam tur tālāk par enerģijām un visas citas lietas tās jau mēs... Pasauli ļoti dīvaini būtība. Pasauli ir Dieva brīnums, tā ir Dieva radīta. Un par baznīcu man arī es vajadzēju satapt, nē, es katolis ir kristīns saimtības, nezinu, valvārs, es nezinu, kas ir Krievu laikā, nevarēju tā. Bet es baznīcā guļu. Es vispār vairs nezinu, ko tu runāsi. Aizdeviņš to. Ka māpā. Tāpēc, ka man teica, ka baznīcā arī pat pārāk daudz ļaunuma ir sanests. Tad arī tas arī kaut kā ietekmē. Nē, zini, ko es atkal domāju tā, ka tā mīlestība ir ienāk no klausīšanās. Vai viņiem sāc lasīt psalmus. Ienāks tevi tad, jo tu vairāk lasīsi un klausīsies. Tad viss, ja ne, tad tev vienkārši uznāk miegs. Man bija arī kādreiz dzīvē tāds posms, vienkārši aizmīg un viss, kā beidzās atmostās. Svaigs, tā burtīgi. Ziniet, ko es jums šito pateikšu, tas ir tas Theta Healing, par kur mēs runāsim pēdējā nodarbībā. Tajā brīdī, kad jūs aizējat uz baznīcu un veselīgi izguļoties, pēc tam, kad jūs pieceļaties, jums vajadzētu ar aizvērtām acīm, es teicu, visas atbildes jūsos, uzdot jautājumu, kāpēc es šodien dievnamā, dievkalpojumā gulēju? Kāpēc? Un tik ilgi sev jautāt, kamēr jums nāk atbildes. Tā ir tā zemapziņa. Jā, parasti ķermenis, jūs gribat smadzeni pasargāt no kaut kā tāda, kam jūs vēl neesat īsti gatavs vai kas jums nav vajadzīgi. Bet tā ir psihosomātika, arī par bišķiņu tai pieķersimies. Jo, piemēram, man gāja regulāri baznīcā un tāpat lūgās, un tur brāļiem kādreiz kaut kas ir dzīvē, mammas ir dzīvē. Secinājums mans es tā īsti pateikšu, jo vairāk tā ir baznīcā, jo sliktāks iznāk. Nezinu, tas varbūt ir dzirdamā. Viņš ir... Bet viņa lūdza savu domu. Pareizi, viņa lūdza sev. Pagāju, mēs jau parasti par saviem bērniem apdomājam, ne tikai par sev, un viņš jau par tiem bērniem vairāk ko mēs lūdzām par viņiem. Jā. Mēs varam lūgt, kas viņam galīgi nav vajag. Jā, mēs varam, saprotiet. Jā. Viņam kaut ko citojā. Viņam ir cita. Man vēl līdz tādām smagām sekām nebija toreiz, bet man reāli ļoti smagas sekas bija arī tā, vai ne, un liekās no ārkārt. Katram savs vairs nemirt arī bērniņš piedzēms, lai kaut kādā ceļu posmā nonāk. Cits gados tas bērniņš nomirst, ar cits nomirst. Bet vienā ziņā, kāpēc jūs vēl neapēdoties pēc tā runāšanas
Nē, bet mēs jau esam Es nezinu, kā dialogā. to pateikt pareizi, bet man liekas, ka šitas viss, ko jūs stāstā, interesantas ir. Es esmu šeit tad arī šo to lasījis, bet man kaut kā, laikam negribu tās mazliet, ne. Bet man liekas, ka brīžiem tā tāda cilvēka apvārdošana, jā? kā es šinī- Apvārdošana nebūtu pareizies, bet tā. Nedomāju par citu, bet domāju, kā jums, tas tur viss kā kaut, jums, ka neko ietekmēt nevar. Tas tāpat kā politiķiem, jā? Kā tieši, ka pats vienu ir ietekmēt. Nē, kā politiķi, jā? Viņi apvārdo tautu tā apvārdo, tā pilnīgi suņistīgi. bet sakiet, kā jums liekas, ko Vai es esmu pat tādā ceļu posmā, ka esmu gatava jau ar kursprīdēt? Nē, to var visu darīt, bet kā jums liekas? Vat tas, ko jūs teicāt, kas būtu tieši tas no viss tā, ko es tagad stāstīju, lai manipulētu, piemēram, ar jums, vai lai uzbāstu savu viedokli, savu redzējumu? Bet tas viss ir nav savu vienā arī. Kas šito visu ir pārbaudījis? Ir pārbaudījis. Es Urantijā es stāstīšu, cik dziļi jūs... Kas skatās Urantijā vispār? Tas ir tas, Urantija vispār ir atklāsmes grāmata. Urantija ir mācība par visumu, par planētām. Tas, ko mums baznīcā, it kā caur reliģijas prizmu parāda, tad Urantija ir liela daļa no tā, ko es jau stāstu, ja? Jo tas, ko es saku, tas ir, tā kā televīzijā, tas 13 kadrs, jā, ko mēs neredzam. Tas tāda politika noteikti mums visus apstrādāt. Tajā brīdī, kad man bija, ka es teicu, ka es tikai caur Urantiju sāku visu savu attīstību, protams, līdz bioenerģētikai, rēķi dzirdniecībai, tas ir cik tāls ceļš man priekšā vēl bija, ja? Bet tur man viss salika pa plauktiņiem. Tas bija sākums, Tas ir Urantija, bija man sākums, kad es pēc baznīcām nekur, Kāpēc jūs gājat vienkārši jūs gājat uz baznīciem, jūs kaut ko tajā baznīcā meklējāt? Nē, kāpēc? Tā, Man atkal satikās dzīvē cilvēki, kas man jaunības dienās, kad man bija savu pārbaudījumu, jāiziet cauri, aizved uz dievnam. Tātad tajā brīdī dievnams bija tikai vienīgā izeja, kur man varēja aizvest. Un kur es varēju gūt kaut kādu vispār mierinājumu, kaut ko vismaz. Jūs vēl 5 gadu laikam šito visu iegudoties? Studēju kaut kādus 7-8 gadus, bet, ja iet runa par enerģētiku, tad... Tad dzīvē tomēr daudz kas ir mainīgs. Ļoti viss ir mainīgs. Kā piemēri ir. Visas jomas, jūs gribat man personīgo dzīvi? Nē, viss, tā apmēram. Sāksim ar to, ka saprotot to, ka viss pamatā ir enerģija, un darbojoties ar enerģiju pašdziedināšanos, ja, es sakārtoju savu fizisko formu, veselu. Es nedzeru nevienu tableti, nevienu zāli. Es nelietoju vairs nekādus uzturbagātinātājus. Un to visu var izdarīt. Es jums tur runāju par enerģētisko kanālu, jā, par to mēs arī aiziesim, ja kādam tas būs vajadzīgs, tad arī to varēsim izdarīt, jā. Tas ir pa veselību. Tālāk. Tā bija pirmā sfēra, kuras tad, kad man darba vairs nebija, labi apmaksā darbu. Fantastiski labi apmaksā darbu. Bet tas bija rezultāts tam, ka es vairs negribēju to darīt. Vienkārši visam sakārto visu, tā kā vajag. Kādreiz kaut ko zaudēt, arī labs iegūst. Bet, protams, visu zaudējot parasti ir nākamais iegūms. Mēs tikai tajā brīdī neredzam. Mēs nepareizi reaģējam uz situācijām, uz lietām. Nevis tā, kā pēc visuma likumiem būtu jāreaģē, bet tos jau mēs mācamies tikai caur dzīvējot, ja? Ja jau mēs visu zinātu, ja jūs visu zināt, jūs uz zemes nebūtu, tad jums jau ir cita sistēma, kurā jums ir cita zināšanas. Mums pats galvenais, kas mums ir jāiemācās šeit uz zemes, ir iet uz priekšu, pakrīti, piecelies, lai cik sūdīgi un grūti nebūtu, un ej uz priekšu, un visu laiku. Nav 3 stāvokļi, ir tikai progress vai regress. Nav pilnīgā, pilnība, ja? Un tad, kad jums brīžiem liekas, ka jūs tagad visu zināt kaut kādā jomā, tad tas ir jūsu regress. Ir vai nu regress, vai nu progress. Tāpēc vienīgais, kas ir jādara, mēs esam Dieva radības. Un tāpēc mēs esam tādi, kādi esam.
Bet ļoti liela vērtība visumam un radītājiem. Ļoti liela katrs no mums. Katrs suns, katra puķa dabā, viss ir radīts ar domu. Tās ir sekas kaut kam. Tieši tā. Man ir viens jautājums, un te brīdī ir iespēja kaut kas stāstīt tālāk, uzreiz, ko jau teici, apkārtēji tauts, kas parāda, nesakārt. Iekšējo. Ārējā pasaule ir tavas iekšējās pasaules projekcija. Un tad man tas jautājums ir tāds, ka tie cilvēki, kas strādā sociālo darbu, tādās vidēs, ja? Kāpēc tas cilvēks? Nē, es domāju, tas cilvēks, kas tur strādā, kāpēc viņš tur nonāk tieši tur, vai... Tāpēc, ka viņam tur ir jānonāk. Tāpēc, ka viņam iekšā dvēseles vajadzība ir iziet konkrēti, iemācīties mācību, atrisināt situāciju, tāpēc. Bet saprotiet, mums viss... Ja tas sāk sākāt, tad viņam iekšā kaut kas iekšēji. Viņam tiek radītas situācijas, kuras ir līdzīgas tam, kā tu iekšēji esi, kas tev ir iekšā. Un par to, kas mums ir iekšā, Theta Healings, tā ir jauna vadoša dziedniecības nozara, saucās momentāla dziedināšana. Un to, kas mums viss tas ir iekšā, mēs atkal iesim visam tam cauri, skatīsimies, bet es jums nevaru, es nepasniedzu viņu kā metodu. Varbūt varēšu rudenī, kad es nolikšu certifikātu, ka es kā treneris to varu darīt. Tas, kas mūsos ir iekšā, jums pat prātā nestāv. Kas ir mūsu zemapziņā un bezapziņā. Mums jau nav tikai apziņas forma. Iedomājieties, ka mēs esam tā kā ola. Es Gunāju stāstīt bieži. Olai, tad, kad ēd jēlu, mīkstu olu, sasīt ar karotīti. Virsiņu. Apmēram 5%. Tātad, ja mēs esam vesela ola, tad 5% ir apmēram tas, kas ir mūsu apziņa, ko mēs ar galvu varam apzināties. Pārējais mūsu visu būtību, kas nosaka mūsu rīcību, kas nosaka mūsu situācijas, ir tas, kas ir zemapziņā un bezapziņā. Un tas ir ļoti smalki. Tā ir viena no apziņas formām. Es citu jums neko nevaru pateikt, tad ir bišķīti internetā. Nav man tāds mērķis, bet vispār filozofiju, psiholoģijas esmu ļoti daudz studējis. Un viss šīs te dzīves sfēras, par kurām mēs runājam. Un par rezultātiem attiecības tajā brīdī, kad mani nolika uz ceļiem bez tā darba, ko es pazaudēju, man vēl pēc 20 gadiem arī attiecībās nolika uz rezervistu soliņu. Tu man neesi pietiekami labi vairs. Tagad man šīs attiecības tās pašas ir 2 reizes labākā kvalitātē, bet tikai nevis. Nav bija vērtās attiecības? Kā tiek revidēt, nevis citas attiecības? Nē, saprotiet, tur man palīdzēja urantijas skaidrība, kur nosaka. Tas mums ir nākamā tēma, nelēkāsim, ja? Citam ir vērts un citam nav. Ja jūs varat izšķirties fiziski un aiziet viens no otru, ja jūs to fiziski varat izdarīt, tad iekšēji pasakat viens otram paldies, ka jums ir šādas mācības bijušas un saņēmts. Nē, bet jūs esat iznācīsies līdz tam un pirmām pētējā pusi to nav darījis. Pieņems, es nezinu, kā jūs zināt. Nē, viņi nav darījusi, vīrieši to nedara. Viņš uztveri to saprotot, vai tas ir, es nezinu, tā. Saprotiet, tad, kad viena no īstenām patiesībām ir tāda, ka tad, kad iekšēji maināties jūs, zemapziņa, tā ir, zemapziņa, es arī domāju, ka tā man nebūs. Zemapziņa un bezapziņa un apziņa, tad palēnām, ļoti, ļoti lēnām mainās jūs apkārtējā vide. Jūs savā sapratnē nevis sapratnē, es mainīšu. Bērni, bet kāpēc? Mainās. Man liekas, ka tas viss ir tā kolektīvi. Nē, mums ir vēl arī kolektīva apziņa. Nē, jūs varat runāt pēdējais funkcijas, kamēr es to savu mācību redzēšu. Nē, jūs tikai varat sajust ar sevi. Jā. Un viens no eksperimentiem, ko es coachingā iesāku, ir, ja es gribu savest kārtībā, piemēram, attiecības, viss šitās zonas, par kurām mēs runājam.
Pēc veselības bija, protams, es viņu vēl tik ideālā formā, kā saka, nesaremontēs, ja. Es nebiju tāda ne slīma ļoti, bet to, ka man enerģija nebija vispār nekāda, es izgāju ārā uz ielas, man nāk pretī cilvēks, kur es zinu, ka es pazīstu, bet man nav spēka ar viņu parunāt, man pat nav spēka paprasīt, kā tev iet, es ko izdarīju, noliec galvu, es aizgāju otrā ielas pusē, lai man nebūtu jātērē to, kā man nav. Tāda bija situācija. Protams, fiziskā formā 38 gados uzstādīja diagnozi reumatiskais artrīts. Bet nav man tās diagnozes, un arī īstenībā tad nebija, bet arī tas ir ceļš. Un par fizisko veselību es varu tik daudz pastāstīt, kā viens ārsts īstenībā, bet tā ir cita tēma un cita reize. Šīs attiecības man ir saremontētas, un, lai es viņus saremontētu, es katru dienu mācījos saviem mīļajiem cilvēkiem teikt, par ko es viņam tajā dienā esmu no sirds pateicīga. Un, lai es to varētu izdarīt, man vajadzēja vēl atrast, par ko es esmu viņam pateicīga. Tātad tās ir tās detaļas, kas ceļ augšā tās tavas vibrācijas. Tajā laikā es vispār par vibrācijām pat dzirdējusi nebiju. Jā, ja es nebūtu atradusi, tad man Cik tur par dienu jāsaka vibrācija? Jo vairāk, jo labāk. Tas ir tā. Vīrs nepus no laimes. Mans vīrietis, Kad tu sēdi uz divām? Jā. Kāpēc mājās? Sēdes kūstībā. Es domāju, ka mēs par meditācijām nerunāsim. Šodien mēs neesam tā noskaņot, mēs nākamo reizi sāksim ar to, ka mēs cauri iziesim meditācijām, ja? Bet par tiem vīriem, redziet, tas mums viss sāk atkal, tāpēc, ka mēs gribam, lai mūs mīlētu. Mums liekas, ka mūs pienācīgi nemīl, ja? Bet ja mēs sevī garīgo attīstību, ejot to ceļu, attīstīt šo te beznosacījumu mīlestību, kad mūsos viņi ir, to visu var akumulēt. Es tam esmu izgājis cauri un es to nestāstu, tāpēc, ka mana mājā neviena man nav ko darīt. Muļķības, man ir ko darīt, bet es to stāstu, tāpēc man ir tā pārpilnība. Un es zinu, ka ir cilvēki, kam tas viss ir vajadzīgi dzirdēt. Un tad, kad es Urantijā uzzināju to, ka tas cilvēks, vīrietis, vīrs, draugs, nezinu kas man šajā brīdī ir blakus, ir viss tas labākais, kas man šajā brīdī var būt. Man sevs palika žēl. Tajā brīdī man sevs palika žēl. Vai tiešām? Jā, viņš man tik daudz visu kaut ko, man likās tajā brīdī ar to apziņu, ar tām sajūtām. Bet tad, kad, ne jau vēl saka, ka ir smagi iemācīties pieņemt un piedot. Tas bija mans mācības stundas, kad man bija, atkal noklausīties Urantijas kursus ir 3 dienas. Noklausoties Urantijas kursus, saņemot visas atbildes uz jautājumiem, jo tās arī var tur saņemt. Nav tā, ka tas viss gaisā, tev kaut ko viens stāst, bet tava situācija tiek analizēta un tu saņem konkrētas atbildes, bet to nedara esi. Bet es varu jums, kad ir ģimenes ārsts un es varētu būt tāds garīgais ārsts. Un es jums varu iedot koordinācijas, es jums varu iedot norādes, kur jūs visas tās lietas variet uzzināt, ja kādam tas ir svarīgi. Ja? Un tad, kad es apzinājos un apsēdos ar Tiesu, vai tiešām tā tas var būt? Tad, kad es ar apziņu pieņēmu, es uz to cilvēku paskatījos, lai ko viņi darītu. Pavisam citām acīm. Un es laikam ejot izdalīju vienkārši citas vibrācijas. Un ziniet, kā tas ir? Tad, kad jūs augat, tad, kad jums ir citas vibrācijas, tas ir pamats, cita enerģētika, citas vibrācijas, tad ir 2 lietas. Vai šis vīrietis, draugs, čalis, nezinu kas, vienkārši tā kā apendicīts atmirst, ne jau fiziski nomirst, bet no jums atkabinās,
Un jums pretī nāk jums attiecīgs cilvēks, kas ir līdzīgs pēc vibrācijām, vai kas jums ir pēc likteņa, jāsaka. Ir divas padomas. Un vienas sievietes parasti ir tāda, ja viņas ir pašas uzcēlušas sev iekšējo cietokli. Un pamatā tās ir tādas, kas ir izgājušas ļoti lielām sāpēm cauri. Nu atkal, sāpes ir bijušas kaut kādu cēloņu rezultātā. Atcerieties, ko es teicu. Ja jums kāds fiziski sāpina, tad jūs fiziski esat sāpinājuši kādu kādā dzīvē. Ne jau to cilvēku, ne to dvēseli pat, bet jums ir šīs sāpes jāpiedzīvo, lai jūs vienkārši šo skolu atstrādāt. Ja? Un saprotot to, ka man sāpina nevis tāpēc, ka viņš ir zemes manis necienīgs, bet tāpēc, ka man vienkārši no tā situācijas kaut kas ir jāiemācās. Viss dzīve mums priekšā, lai mēs to visu mācītos. Ir, un tas ceļš katram ir pilnīgi individuāls, pilnīgi savs. Jā, un ziniet, ko jūs, tagad tos apendicītes, jā, bet ziniet, kāpēc jūs to darat? Tā ir psiholoģija, ko jūs studējat, tās ir attiecības, ko jūs studējat. Tad, ka mēs, ja jūs domāsiet, ka viņu nav, tad arī nebūs. Es laikam pieradušas vairāk vienu. Bet es otru padarīju, varbūt pat nelaimīgi. Jā, tas ir cits forma. Jūs parasti, teiksim tā, sievietes, kas šādā te veidā to tā stāsta, parasti ar prāta palīdzību, kas mums ir pilnīgi visiem, smadzeņu sistēma prāts, kas ir tas, varbūt parunāsim par smadzenēm bišķīt, ja? Smadzenēm mums ir funkcija mūs pasargāt un nodrošināt mūsu komforta zonu. Vistiešākais smadzeņu uzdevums. Viņam ir savu funkciju organismā. Un tajā brīdī, kad mēs grasāmies, vispār jau, teiksim tā, jābrīnās, kāpēc ar visu to, kas jums ir iekšā, jūs esat šeit. Jo normāli smadzenēji bija jāizdara kaut ko tādu, lai jūs nevarētu atnākt šeit. Jo tas, ko jūs tagad dzirdat, ir izēja no jūsu komforta zonas, jo jūs jūtaties īpaši neomlīgi. Jums kaut kas iekšā pretī runā tam visam, ja? Tā viņš ir. Un normāli būtu bija pat cilvēkiem, kad Laikam pienācis brīdis, ka jāmājas. Ir pat tā, kad, ja es izdomāju, ka man ir kaut kur jābrauc un kaut kas jāiemācās, es iekšēji saprotu, es esmu kaut kur aizvērts un man ir jābūt, kad es varu arī vienkārši saslimt. Fiziski saslims ķermenis, viņš fiziski nevar izdarīt. Tas tāpat kā bērniem uzbērniem. Jā, tā ir psihosomātika, kāpēc bērni slimo, bet bērni slimo vēl vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka bērni nespēja pieņemt to pasauli, kāda ir. Bērnos iekšā ir vēl ļoti tas dievišķais tīrība, bērnos ir, un saskaroties ar sāpēm, ar situācijām, viņš nespēja pieņemt to. Un līdz ar to viņa pasaule ir cita, kādā viņš jūtās. Tā pasaule, kurā viņš dzīvo, ir cita, un fiziskā forma vienkārši paņem un slimo un neiet uz dārziņu, jo tur ir visādi. Ja? Man sen teica, ka man vispār ir spējas arī dziedināt un kaut ko tādu. Bet man bija tāds moments dzīvē, ka man pateica, ka man to nevajag. Kas jums pateica to? Es atcerēšos. Kāpēc? Es reliģiju neesmu aizbraucis. Es skatos, ka jūs tā drīzāk par tiem reliģijas plauktiem pārāk braukājuši. Es esmu atklāt sakot, Manīgs tieši. Nē, tas ir labi. Es runāju uz Kristīnas svētīt ģimenē, visu laulības manam brālim bijis vargalēdis man, es pielēdāk nevarēju laulāties, ja tā. Bet es nevaru ciest tagad tos līdzstrējas, ja? Es, piemēram, kad bija tāds moments, kad sākās Latvijas tagad vēlēt, es pat baznīcā nevarēju iet, tāpēc, ka es ciest nevarēju par filmu. Baznīca pieiet ar visādiem, Tie, kas partijā. Jā, nē, tie, kas taisās, baigiet ilticīgi tādi, jā. Un, atklāt sakot, es esmu visu, it kā
Dievu vārdiem runāt un kādam slavināt Dievu vai kā, nē. Es varbūt iekšēji to es dzīvoju un ticēju. Bija tāds moments, ka es negāju gulēt, protams, skaitīt ērējas. Tad var gadus 3-4, es to neņēmu uztaļņus. Tāpēc, ka smagi ir gājis, tas ir. Jā. Bet, es savarēju saku, jūs varat to noliekt, jūs varat to pieņemt. Tas, kas jums nāk pretī, tas ir jūs. Un tas, kur jūs esat, to jums ir jāatzīst. Cik jūs no visa tā, ko es tā stāstīju, cik jums aizies līdz apziņai un līdz dzīves stilam un līdz sapratnē. Saprotiet, kāpēc es sākumā teicu, nodalām pienākumus. Es maksimāli labi cenšos nodot to informāciju, un jūs katrs maksimāli 100% cenšaties darīt to, ko es jums lūdzu. Vienīgais man tās būs, es prātums. Nē, mēs vēl tiekamies 3 reizes vai 4, tēmas ir dažādas. Es jūs gribu aizvest līdz tam, ka jūs sajūtat to, ko neredzat, to enerģiju, kas nāk no tā cita kanāla. Enerģijas kanāli ir daudz un dažādi. Tad, ka jūs sajutīsiet to dvēseles vibrāciju, tad būs cita sapratne un apziņa, ka gan jau tas, ko viņi stāstīja tur, droši vien, kad ir. Ja ne tā, tad vismaz līdzīgi, ja? Es vairāk caur kosmosa enerģiju dziedināt, bet tam es neticu. Kosmosa enerģija? Es jums tūlīt varu parādīt dzīvē, jā. Man ir dakteri, neko daroju, varbūt izpratē. Es gribēju. Tad sapakaļ es 2 reizes tev gribu, bet es negāju, vienkārši lokam neko nejūtu. Un daudz man netiek klāt, man tad dzirdēt. Jā, tāpēc, ka jūs sevi atkal aizsargājat, jūs esat uztaisījuši sev, jums ir vienkārši jāļauj sevi atvērt. Es nezinu, es jau tā, it kā tīši to nedaru, jā. Un kaut kas ir ir jādavē ārā tās utas, tā zemapziņā un bezapziņā, tās, kas mums ir katram, visiem pilnīgi, nav nevienam, tā, ka viņas nebūtu. Tas ir ceļš uz to visu, bet, kā es jums teicu, tā nav diagnoze, tas, kas mums ir uzlikts, tas liktenis. Likteni cilvēks pats var mainīt. Bet atkal, saprotiet, ja mēs baznīca, ko baznīca man tēls laulējas pagājuši, kad viņi izdēja no skolu, jā, tirdzes laulībā, baznīca noliedz likteni. Viņi jau daudz ko noliedz, bet tāpēc jau es tur tāds arī, jā. Kaut kā tā cilvēks, kas visu to pasniedz, man tās mūtienes ir ļoti, fēriņas viņas tādas, arī tādas ir, viņās vienkārši ir šī mīlestība, ja? Viņās ir mīlestība, tāpēc, ka tā ir viņas mācība, ja? Ko es gribēju teikt par to dziedināšanu? Meitenes mirklīt, ja? Es gribēju to teikt sākumā jau, jo mēs tagad par tām smadzenēm nobeigsim un tad pieliksim punktu, ja? Bet, ja jums gadījumā ir tā, ka es par kaut ko runāju, un jums sāk palikt slikti, jums sāk pulsēt galva, pulsēt sirsniņa. Jā, tas ir jūsu fiziskā forma protestē pret, tas ir bloks, ko fiziskā forma izdara kā protestu. Tad jūs man sakiet un neļaujiet, lai jums šī te galva ļoti sāp, jo jūs no tā neko nedzirdēsiet, ko es stāstīšu. Es vienkārši jums šīs sāpes noņemu. Tas ir tas, man jau te nekā nav. Tas ir tas, ko es teicu. Par to enerģiju, jā, viņi ziedina. Vienkārši man ir ļoti stiprs šis te enerģētiskais kanāls. Es esmu kā truba, caurule. Ja? Es apzināti esmu to attīstījusi, jo manī, apzinoties savu misiju, kam es esmu, ja? Ka es varu vairāk cilvēkiem dot, ne tikai vadīt 4 zvaigžņu viesnīcas sēdināšanu vai skolas sēdināšanu, arī tāda situācija. Es esmu prezidents, Latvijas visu sēdinājis, es esmu NATO komandu ēdinājis, es esmu prinšu un karaļu sēdinājis kopā ar Mārtiņu. Man likās, ka es esmu sasniegus visu, ko vispār var gribēt. Bet apzinoties savu misiju, ka man tas ceļš ir visu un citādāk, manī vienmēr iekšā ir gribējies vairāk nekā es varu. Līdz ar to es esmu aizgājis tur, kur man dod vairāk nekā citiem. Un šī ir tā enerģētiskā kanāla dziedinošā ietekme. Un par to es jums stāstīšu. Bet, lai mēs līdz tam finišam nonāk, mums ir pa bišķiņam jāiet uz priekšu. Ja? Jo tad, ja pirmajā lekcijā es pateikšu finišu, tad no tā vispār nekas nebūs. Līdz tam ir jāaiziet, un tie jautājumi ir vairāk nekā atbildes brīžiem. Un par smadzenēm, tātad smadzene ir radīta, lai mūs aizsargātu.
Un ja mēs izdomājam, ka tagad pēc jaunā gada sieši vingrot, 100 punkti, 3. janvārs. Un es domāju, es nesaprotu, ārā ir augsts, kāpēc man vispār jāiet vingrot? Es iešu 5. janvārī vingrot. Atnāk 5. janvārs, bet vēl taču ziema. Es iešu bišķīt uz pavasari. Tātad smadzenes strādā arī ar slinkumu. Un slinkums nevienmēr ir tas, kuru ir jāsalauž, jāpārlauž, jācīnās ar slinkumu. Nebūt, ne. Mums vienkārši tie brīdi sevi jāieklausās, kāpēc man šobrīd šis slinkums ir vajadzīgs. Un atbildi jārodies. Atbildi radīsies. Ja jūs Jāmeklē vai nē? Jā, bet, ja jūs gribat saprast, ko šis slinkums šajā brīdī jums saka, tad jā, viss ir uz fiziskās formas sajūta. Gan jautājums, kas šajā dzīvē man būtu jādara, vai es varētu būt tas, vai es varētu būt šitas. Muskuļu tests pasaka priekšā ir tāda lieta. Fiziskā formā ir sabloķējumi, tas ir teta healings, par ko es runāšu. Es jau visur jūs vedu uz kaut ko, tas jau tas tāpat vien nav, bet tā ir. Un viss ķermenis jums pasaka priekšā. Jums rodās aizbloķējums kaut kur. Ja, nezinu. Ja iet runa par to, ka cilvēki uzskata, ka viņam nauda ir svarīgākā, un viņš tagad iet attīst šo te finansiālo sfēru, vai, protams, kas nauda? Nauda dod brīvību, daudz dod komfortu, kas ir, tas ir. Viņam vajag vairāk. Jā, brīvība un komforts. Protams, dienišķā maizei par to nav stāsts. Un tad, studējot kaut ko, uzdodot jautājumu, teiksim, ja iet runa par enerģijām, ja nauda ir enerģija, tad ja viss ir enerģija, tad arī nauda ir enerģija, matērijā, tādā smalkā skatoties, ja. Un ja es, piemēram, uzdodu jautājumu ar aizvērtām acīm, es esmu naudas enerģija un ieklausos sevi. Ko man ķermenis saka? Un ir vietas, kurš uzreiz uzdod. Vai tas ir vairogs iedzers, vai galvā ir smagums, vai kājas ir ļoti smagus. Jā, to visu var izklausīt sevī. Un tad uzliek roku un ir vienkārši jājautā. Kāpēc man tas? Ko tas man dod? Un jāklausās atbildi. Bet to, mīļās meitenes, mēs varēsim tikai tad, kad mēs kārtīgi sapratīsim, kas ir meditācija, un mēs iemācīsimies meditēt, jo tā ir viena brīnumaina lieta, kā mēs radītāji varam dzirdēt, kā radītājs mūs var dzirdēt. Jo kamēr mums galvā ir putra, kamēr mums divas smadzeņu puslodes visu laiku haotiski strīdās īstenībā. Mums tur tik daudz miljonu domu pa galvu, kamēr šis viss komps mums netiek maksimāli novests pie nekā, mēs nedzirdam sevi, mēs nedzirdam, ko mums saka ķermenis, lai mēs aiziet līdz tam, ko mēs runājam par blokiem un ko viņi mums māca, ko mums māca tāda nozara kā teta healings, mums ir jāiemācās meditēt. Paldies, ka jūs te bijāt. Es gribētu nobeigumā ar vienu tādu vienkāršu meditāciju, pat tikpat, cik es esmu enerģētisks, tad es gribētu, lai jūs apsēstos, aizvert astiņus ar dziļu elpošanu, cik jums ir komfortabla, aizveram astiņas daļu, cik jums ir komfortabla, atslābinātos. Ielpojot, izelpojot. Ielpojiet prieku, laimu, līksmi. Izelpojiet, atbrīvojoties no stresa, negācijām, negatīva, saspringuma. Dažas reizes tā izdariet, lūdzu. Ar iekšējo redzi virs galvas, tur, kur ir avotiņš, katrs sev ieraugiet enerģijas bumbu. Lielāku, mazāku, kādu jūs varat saredzēt. Sudraba krāsā, zelta krāsā, kādu, kuram redzās. Un kad vienu no reizēm, kad jūs ielpojat, kad jūs labi esat apskatījuši šo bumbu,
redzat ar iekšējo redzi, ka jūs ievelkat viņu sevī iekšā un ar ieelpu viņa iziet pa visu jūsu ķermeni. Ieelpojam šo te lielāku vai mazāku zelta sudraba krāsas bumbu un novadām viņu pa visu jūsu ķermeni. Un tagad pamēģiniet šo te bumbu, kuru jūs redzat, novadīt jūsu auru. Tagad jūs zinat, kad jums tāda ir. Novadiet pa visu jūsu auru. Nu, paldies, ja jums ir izdevies. Kam neizdevās pilnīgi neko redzēt? Ne bumbu, ne sajūtas. Es nezinu, kāda nebūtu ārā šo pie tās auras. Tas nekas, bet tu viņu dabūji iekšā. Kas neredzēja vispār neko? Bumbu neredzēja. Galā kur priekšā? Jā. Nu kas? Es redzēju, ka Caur auras nesaprotu to vaienu. Nu vienkārši vadiet šo te bumbu tā, kā jūs viņu caur ķermeņu ar iekšējo redzi ievadījāt iekšā, tāpat šo te bumbu ir jāvada ārā un viņi paliek jūsu aurā. Aura ir tas, kas mums ir. Nu, tas nebūtu tik, saprotiet, nav vārds pareizi, nepareizi. Ir vienkārši tā, kā tas izdodās. es domāju, ka